Un tā, mēs esam pie nākošā ūdenskrituma, kas ir Igaunijas pats populārākais ūdenskritums. Man grūti iedomāties cilvēku, kas viņu nav redzējis. Tas ir Kēles ūdenskritums. Un sāksim jau no tā, ka padomu laikā viņš bija iekļauts padomu Igaunijas apceļošanas, jeb apskates maršrutos. Tas bija padomu laikā. Latvijas iedzīvotājs, es domāju, viņu redzējis katrs, jo taisa pie šī ūdenskrituma tika filmēta filma par Velna kalpiem, kur kaut kur tur. Droši vien apmēram pašreizē attēlu centrā ērmanītis noķēra zivi, un tad vēlāk kāvās ar zviedru karavīriem. Tā taisa šī epizode. Vēl ūdenskritums ir slavens ar to, ka visur es pieminu visos ceļusnavas apraktos minēts ūdenstūris Sašas Siņicins. Sašas Siņicins centās pavasarī nobraukt uz šo ūdenskritumu, kaut kur atkal pašreizē attēlu centrā. Tur zem ūdenskrituma tās galvenās traumas, zem pārkares, atrodas bedre 2x2 metri. Ja tajā bedrē trāpa iekšā ar laivu, tad tu tiec izsviests ārā tā kā tāds pludiņš, un es veiksmīgi pārvarēju šo ūdenskritumu. Ja tev tas neizdodas, tu trāpi uz kantīti un tev ir lausta kāja. Tā arī gadījās ūdensturistam Sašam Siņicinam. Viņš tur lauza kāju un tālāk viņa ceļš veda uz Kēles slimnīcu. Un te ir vēl kadri no ūdenskrituma. Tātad ūdenskrituma vidējais augstums ir 5,7 metri. Jo ūdenskritums ir nedaudz slīps, vienā pusē viņš 5,5 metru augsts, tas ir tanī pusē, kas ir plaķēji filmēta. Un ja mēs nobrauksim uz šo pusi, augstums palielinās līdz 6 metriem. Atrodas uz Kēles. Kēle savu sākumu. Tāda Keile ir upe, kuras sākums meklējams Pandeveres augstienē. Tas ir tādā augstienē, kur mēs braucām Igaunijas dabas lielo loku, kur ir Igaunijas vairākuma avotu sākums un arī no kuras sākas lielākā daļa no Igaunijas upēm. Kā redzams, Keile pašlaik ir ūdeņiem bagāta, skaista. Šeit jau līdz manīm nokļūst pļakatas no upes. Domāju, jūs visi ļoti labi dzirdat ūdenskrituma šalkoņu, kas droši vien nomāc manu balsi, bet tas viss, es domāju, piederās tikai pie lietas. Tā šī Kēles upe. Ja mēs tagad braucam uz leju,